Labdien, skatītāji! Pašā video sākumā man jāpasaka, kādēļ es vispār esmu izveidojusi šādu video. Lieta tāda, ka maijā Dabas aizsardzības pārvalde organizēja sabiedrisko apspriešanu jaunajam aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plānam 2026 un 2038. Tātad nākamajiem 12 gadiem. Tas ir dabas aizsardzības plāns, kā aizsargāt jūras biotopus, zivis, putnus un vispār piekrasti no tālākas degradācijas. Es šajā sabiedriskajā apspriešanā pieteicos ar vēlmi prezentēt dažus būtiskus slaidus ar fotogrāfijām, faktiem par šo piekrasti, jo es šo vietu pazīstu jau kopš agras bērnības. Es atceros, ka 70. gadu beigās šī piekraste bija balts smilšu liedaks, bet savukārt kāpes bija priedes, tikai priedes, tīras kāpes, bez tāda krūmāja. Jāatzīst, ka man aiz muguras ir aparta pludmale, jo tikai aparšanas rezultātā var sasniegt tādu izskatu. Tas, ka manas bērnības atmiņas nav idealizētas vai pārspīlētas, to apliecina šī te fotogrāfija, uzņemta 1963. gadā. Tur ir mūsu tautas aktieris Edvards Pāvils ar kolēģiem, un viņi pozē seklajā Salacgrīvas jūrā. Un pats galvenais šīs fotogrāfijas vērtība ir tajā, ka var redzēt aizmugurē tīru smilšu liedagu un tīras kāpes, priežu kāpes, bez krūmāja. Lūk, tāda piekrasta bija arī vēl 80. gados, taču 90. gados ainava strauji degradējās un pārmainījās līdz nepazīšanai. Šodien, lai saglabātu smilšu liedaga izskatu sākotnējo, pašvaldībai tas ir regulāri jāapar 2 reizes sezonā. Vismaz 2 reizes sezonā, lai nebūtu aizaugums. Jo, ja neapartu, tad izveidotos niedrājas līdz pat jūras malai. Un tieši par to es vēlējos runāt šajā sabiedriskajā apspriešanā, parādīt savas gadiem krātās fotogrāfijas, faktus, dokumentus, bet, diemžēl, man tur runāt, prezentēt šo failu neatļāva. Jā, es drīkstēju piecelties kājās, pateikt kaut ko, bet fotogrāfijas rādīt man neļāva, nedz arī faktus. Un tomēr pats dabas aizsardzības plāns atzīst, ka Salacgrīvā notiek eitrofikācija. Un ka Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē ir paaugstināts kopējais fosfors, pārsniedz 13 reizes, un tas bija 24. gadā. Jā, plāns tātad atzīst, ka ir eitrofikācija, jo šī te kreisā piekrasta ir lēnas ūdens apmaiņas zona, kurā piesārņojums uzkrājas gadiem. Un šis te plāns paredz rekonstruēt tās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nespēja nodrošināt pietiekamu attīrīšanu. Visas pazīmes liecina, ka Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas arī neatbilst šiem te kritērijiem jau no paša darbības sākuma 2012. gada, kad tās sāka darboties. Jā, uz papīra viss izskatās kārtībā, bet jūra reaģē uz to, kas reāli nonāk vidē. Tālāk jūs dzirdēsiet sarunu, kuru es izveidoju ar mākslīgā intelekta palīdzību. Es ievadīju datus, faktus, fotogrāfijas, un mākslīgais intelekts man palīdzēja apkopot šo te apjomīgo informāciju īstā detektīva stāstā. Es ceru, ka jums būs interesanta klausīšanās. Paldies par uzmanību!
šodienas izpētes centrā mums ir Salacgrīvas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, jeb NAI. Un es teiktu, ka tas ir īsts pat elpu aizraujošs vides detektīvs stāsts, kas stiepļas iedomājas veseli 25 gadu garumā. Oho, jā, ceturdaļgadsimts. Un mums te priekšā ir ārkārtīgi raiba un pamatīga avotu kaudze. Mums ir oficiālas valsts vides dienesta sarakstas. Mums ir apjomīgi Eiropas kohēzijas fonda projektu apraksti. Pat vairāk nekā 20 gadus veci citāti no vietējā laikraksta Auseklis, un kas ir pats galvenais, mums ir ārkārtīgi satraucoši reāli ūdens emisiju dati. Jā, un zini, šajā visā materiāla kaudzē ir tas visvērtīgākais. Nu? Tie dokumenti parāda nevis vienu tādu ļaunprātīgu lēmumu vienā dienā, bet gan drīzāk tādu lēnu, sistēmisku slīdēšanu pret reālai ekoloģiskai krīzei. Tā lielā bilde, kas no šī izkristalizējās, tas ir tāds klasisks paraugs. Paraugs tam, kā sākotnēji grandioza un vitāli nepieciešama vides glābšanas vīzija var vienkārši pakāpeniski transformēties par kaut ko pavisam citu. Tādu mazu birokrātisku piekāpšanos un finansiālu kompromisu ceļā. Ok, tiksim ar šo skaidrībā. Mūsu misija šodien ir soli pa solim atšķetināt, kā tieši šis 3,8 miljonu eiro vērtais lepnais Eiropas projekts laika gaitā kļuva par birokrātiski aizsargātu legālu piesārņošanas sistēmu. Tieši tā. Un, lai saprastu šī stāsta mērogu, mums ir jādodas atpakaļ laikā. 2009. gadā vietējais laikraksts Auseklis ar tādu milzīgu lepnumu paziņoja par jauna daudz miljonu eiro vērta Eiropas fondu projekta atklāšanu Salacgrīvā, un viņi šo infrastruktūras objektu svinīgi nosauca par leģendāru gadsimta celtni. Visi priecājās, lentītes tika grieztas. Jā, tas tiešām bija tāds, ārkārtīgi cerīgs brīdis. Sabiedrībai būtībā tika apsolīta pilnīga ekoloģiskā renesanse tajā reģionā. Bet šodien mēs atveram arhīvus, un mēs izpētām reālos datus un redzam kaut ko pilnīgi prātam neaptveramu. Atklājas, ka šī pat gadsimta celtne mūsdienās pilnīgi legāli, es uzsveru legāli, gāž Rīgas jūras līcī līdz pat 27 reizēm vairāk fosfora, nekā to vispār atļauj starptautiskie standarti. Tas kontrasts ir vienkārši graujošs. Tieši tā. Tāpēc šodienas padziļinātā izpēte ir veltīta tieši šim grandiozajam kontrastam. Mūsu rīcībā ir reāli blīvs dokumentu kaudze. Tur ir valsts vides dienesta lēmumi, vides pāraudzības valsts biroja saraksta gadu desmitu garumā, un kas ir pats svarīgākais, mums ir koriģēti galīgie fakti par reāli izbūvētu infrastruktūru. Un mūsu misija šodien ir atšķetināt, kā šis perfektais glābšanas plāns pārvērtās par birokrātiska, absurda un ekoloģisku kompromisu labirintu. Kas šeit ir fascinējoši, šis nav stāsts par vienu nejaušu kļūdu vai kādu vienu ļaunprātīgu lēmumu. Tas drīzāk ir stāsts par tādu lēnu, sistemātisku procesu, kurā realitāte dabā, burtiski soli par solim atdalās no tās realitātes, kas ir uzzīmēta uz papīra. Jā, papīrs pacieš visu, vai ne? Tieši tā. Lai mēs vispār saprastu, kāpēc šāda mēroga iekārtas pilsētai bija vitāli nepieciešamas, mums ir jāpaskatās uz situāciju, kāda tur valdīja ap 1000 gades miju. Laikā no 2000. līdz 2003. gadam pilsēta jūrā ikdienas novadīja aptuveni 1350 kubikmetrus. Paga, 1350. Lai mēs šo apjomu varētu kaut kā vizualizēt, jo klausītājiem varbūt tie kubikmetri neko daudz neizsaka, tās ir aptuveni 27 000 pilnas vannas ar netīru ūdeni, kas bez apstājas katru dienu gāžas tieši piekrastē. Un pats satraucošākais šajos vēsturiskos datos ir šīs ūdens sastāvs. Veseli 87% nebija vienkārši, sadzīves ūdeņu no dušām vai izlietnēm. Nē, tie noteikti nebija sadzīves ūdeņi. Jā, tie bija agresīli rūpnieciskie notekūdeņi, galvenokārt no vietējās zivju pārstrādes fabrikas, no akciju sabiedrības Brīvais Vilnis, un te parādās galvenā problēma, jo šie ūdeņi tolaik tika attīrīti tikai mehāniski. Un šeit ir kritiski svarīgi izskaidrot bioloģiju un fiziku, kas vispār slēpjas aiz termina mehāniskā attīrīšana. Zivju pārstrādes rūpniecības ūdeņi nav vienkārši duļķainas ūdens. Tie ir ārkārtīgi piesātināti ar organisko materiālu. Tur ir asinis, zivju tauki, olbaltuma vielas, citi blakus produkti. Tāds pilnīgs bioloģiskais kokteilis. Jā, burtiski. Un mehāniskā attīrīšana strādā vienkārši kā liels siets.
Tā fiziski aiztur lielākos atkritumus – zivju asakas, asins rečekļus, plastmasu. Bet viss, kas ir izšķīdis, visas tās organiskās vielas, pilnīgi netraucēti plūst cauri šim sietam un nonāk taisnā ceļā jūrā. Tad ūdens vizuāli varbūt izskatās mazliet tīrāks, jo tur nepeld kaut kādi lielie gabali, bet ķīmiski tas joprojām ir tas ārkārtīgi bīstamais kokteilis. Un kas notiek, kad šī orgānika saskaras ar jūras ekosistēmu? Tur sāks masīvs bioloģiskais piesārņojums. Kad tūkstošiem kubikmetru šādas izšķīdušas orgānikas nonāk jūrā, vietējās baktērijas sāk to aktīvi noārdīt. Bet šis process pieprasa milzīgu daudzumu skābekļa. Baktērijas burtiski izsūc skābekli no apkārtējā ūdens, lai tiktu galā ar to barības vielu pieplūdumu. Un tad veidojas tās saucamās mirušās zonas. Tieši tā. Ūdenī veidojas bez skābekļa zonas. Un visa vietējā ekosistēma, zivis, augi, mazie organismi, viņi vienkārši fiziski nosmok. Un tieši šis process radīja tik kritisku stāvokli, ka valsts iestādēm bija pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešama jauna, mūsdienīga bioloģiskā attīrīšanas sistēma, kas to visu noārda jau rūpnīcas teritorijā. Labi, saliksim šo pa plauktiņiem. Mums ir skaidra problēma, un eksperti izstrādā risinājumu. 2006. gadā valsts institūciju dokumentos parādās ārkārtīgi loģiskas prasības. Pirmkārt, stacija jābūvē pilsētas ziemeļa daļā blakus rūpnīcai Brīvais Vilnis. Otrkārt, tiek pieprasīta liela jauda rūpnīciskajiem ūdeņiem. Dokumentos to sauc par slodzi, kas atbilst 16,000 cilvēku ekvivalentu. Pagaidiet, pirms mēs ejam tālāk. Kas vispār ir cilvēku ekvivalents? Tas skan pēc tāda diezgan, sausa birokrātiska žargona. Jā, tā ir ļoti būtiska mērvienība vides inženērijā, un cilvēki to bieži pārprot. Lai mēs ievestu skaidrību, cilvēku ekvivalents, jeb CE, nenozīmē fizisku cilvēku skaitu, kas tajā brīdī dzīvo pilsētā. Tā ir standartizēta mērvienība, kas parāda pašu piesārņojuma slodzi. Proti, cik daudz organiskā piesārņojuma vidēji dienā rada viens cilvēks. Tātad, ja pilsētā dzīvo daudz mazāk cilvēku, tas cipars tik un tā var būt milzīgs rūpnīcas dēļ. Tieši tā. 1 kubikmetrs zivju fabrikas ūdeņu var saturēt tikpat daudz organiskā piesārņojuma, cik rada 100 vai pat 200 parastu maisēmniecību. Tāpēc, lai gan Salacgrīvā noteikti nedzīvoja 16,000 cilvēku, viņiem vajadzēja šo milzīgo jaudu, lai fiziski sagremotu to smago rūpnīcas slodzi. Labi, tas uzreiz ievieš skaidrību. Tātad plāns bija izcils. Liela iekārta blakus piesārņotājiem. Bet, atverot koriģētos faktus par to, kas tad reāli tika uzbūvēts, tas ir kaut kāds ārprāts. Pirmkārt, staciju neuzbūvēja ziemeļos, viņu uzcēla pilnīgi otrā pilsētas malā, dienvidos. Otrakārt, no plānotās 16,000 CE slodzes realitātē uzbūvēja tikai 3,832, un treškārt viņi prasīja 600 kubikmetru caurplūdi dienā, bet beigās uzbūvēja iekārtu, kas velk tikai 500. Jā, bet vislielākais kontrasts slēpjas tieši tajos rūpniecisko ūdeņu aprēķinos. Koriģētie fakti te atklāja kaut ko absolūti mulsinošu. Šīm jaunajām iekārtām plānā pēkšņi tika paredzēts attīrīt smieklīgus 50 kubikmetrus rūpniecisko ūdeņu diennaktī. Bet vēsturiskie dati no 2000. gada līdz 2020. gadam rāda, ka brīvā viļņa radītais apjoms vidēji bija 450 kubikmetri. Tas ir vienkārši, mēģinot to saprast no veselā saprāta viedokļa. Projekts, kura primārais mērķis bija glābt pilsētu tieši no fabrikas piesārņojuma, jau projektēšanā ignorē 90% no šīs fabrikas ūdeņiem. Tas ir tieši tāpat kā pilsētai pasūtīt milzīgu industriālo pašizgāzējumu vai pārvietot akmeņu kalnu, bet beigās rūpnīca piegādā nedaudz uzlabotu golfu mašīnīti. Un visi iesaistīties stāv, smaida un izliekas, ka darbs tiks padarīts. Tā golfa mašīnītes analoģija ļoti precīzi attaino situācijas absurdumu. Un šis lēmums jau radīja ķēdes reakciju. Ja mēs paskatāmies uz pilsētas ģeogrāfiju, te parādās nākamais loģiskais strupceļš. Ja attīrīšanās iekārtas uzbūvē dienvidos, bet lielākais piesārņotājs atrodas ziemeļos, kā tie 1000 kubikmetru netīrām ūdens vispār tiks līdz stacijai? Jā, te kļūst patiešām interesanti. Starp pilsētas ziemeļiem un dienviediem taču ir liela upe, Salaca. Viņi taču to ūdeni neveda ar mašīnām. Bija jābūt kādam inženiertehniskam risinājumam, lai tiktu pāri vai zem upes? Pilnīgi pareizi. Bija jāizbūvē masīvs kanalizācijas spiedvads zem Salacas upes gultnes. Koriģētie fakti parāda pilnīgi skaidri, bez šīs spiedvada miljoniem vērtējumu projektam vispār zūd jēga.
Un tieši ap šo spiedvadu sākas tāda kā projekta lielākā mistērija. Kas tad īsti notika ar to spiedvadu? Mēs atrodam divus pilnīgi pretrunīgus apgalvojumus. 2007. gadā laikrakstā Auseklis projekta vadītājs Jānis Libsbergs publiski skaidroja, ka upes grunts ir tik cieta, ka horizontālā urpšana, tā saudzīgā beztranšeju metode vienkārši nav iespējama. Būšot jārok liela tranšeja tieši upes gultnē, kas dabai un lašunārsta vietām ir ļoti agresīvi. Bet tad mēs skatāmies uz 2025. gadu, un valsts vides dienests vēstulē apgalvo diametrāli pretējo, ka spiedvads tik tiešām izbūvēts tieši ar to saudzīgo horizontālās caurdures metodi. Apstājamies. Mums ir divi kardināli atšķirīgi stāsti par vienu no dārgākajiem darbiem projektā. Kur tad ir paši dokumenti, kas reāli ir ieraksts tajā zemē? Un šeit atklājās pats šokējošākais koriģētais fakts. Informācija ir ne tikai pretrunīga. Valsts iestādēm vispār nav pilnīgi nekādi juridiski saistoši apliecinājumi, ka šis spiedvads zem upes ir izbūrēts atbilstoši plānam. Kā tas reālajā dzīvē ir iespējams? Tā taču nav kaut kāda pazaudēta kvīts par, biroju kafiju. Tas ir industriāls spiedvads zem Lašu upes. Kā var pazaudēt šādu tehnisko informāciju? Tas ir kā nopirkt māju, kur būvnieks saka, tici man, tur tie pamati ir, un vietēji atcerās, ka tur vispār neko nevarēja iebetonēt. Tas rada milzīgu trauksmi. Šis rada būtisku jautājumu, cik uzticama vispār var būt vides aizsardzība valsts līmenī, ja atbildīgajām iestādēm trūks šīs tehniskās atmiņas. Ja mēs nezinām, kas ir zem zemes, kā mēs varam paredzēt, kā tā sistēma uzvedīsies krīzē. Bet redz, problēmas ar to ūdens nogādāšanu uz iekārtām bija tikai pusebēdas. Vēl dramatiskāks krūja jautājums par to, kā tas attīrītais ūdens nonāk atpakaļ dabā. Pareizi, jo kaut kur taču viņam ir jāpaliek. Un atkal, ko sākotnēji prasīja eksperti. 2006. gada oktobrī institūcijas pieprasīja pilnīgi skaidru lietu – slēgtu izvadu dziļi jūrā. Koriģētajos faktos ir melns uz balta rakstīts, pretējā gadījumā ir skaidri paredzama pludmales piesārņošana. Jā, un tā bija absolūti pamatota prasība. Dziļi jūrā straumes ātri izklieda jebkādas atlikušās barības vielas. Bet te ienāk finanšu realitāte. Jau tā paša gada decembrī pilsētas doma lūdza atļauju ūdeni laist atklātā novadgrāvī, ko viņi nosauc par K2. Kāpēc? Jo trūka līdzekļu. Uzraugošās iestādes vienkārši piekrita šim kompromisam. Viņi to atļāva, izmantojot tādu terminu kā proporcionalitātes princips. Klausītājiem varētu šķist, kas tas par maģisku principu, kas ļauj atcelt bioloģijas likumus? Administratīvajās tiesībās proporcionalitātes princips nozīmē, ka prasībām jābūt samērīgām ar izmaksām. Respektīvi, iestādes nolēma, ka dziļjūras izvads ir pārāk dārgs šim budžetam, tāpēc atļāva lētāku vaļēju grāvi. Bet kā kompromisi viņi pieprasīja ierīkot niedru lauku blakus tam grāvim, lai tās niedras darbotos kā tāds bioloģiskais papildu filtrs. Bet apskatīsimies koriģētos faktus par mūsdienu realitāti. Tika uzbūvēts vaļais grāvis, kas ieteks seklajā pludmalē. Un vēl jaunāk, šis niedru lauks mūsdienās sen vairs neeksistē. Projekts iztērēja miljonus, bet beigās ietaupījusi pašu pēdējo posmu. Tas ir burtiskā uztaisīt sarežģīta sirdsoperāciju, bet beigās ķirurgs pasaka, asinsvada diegiem naudas nepietika, pārlīmēsim ar līmlenti. Tā arī sanāk. Šis parāda bīstamu tendenci, ka lēmums diktē budžets, nevis reālā ekoloģiskā nepieciešamība. Proporcionalitātes princips var strādāt uz papīra, bet daba nepazīst budžeta kompromisus. Un tas mūs ieviet tieši 2020. gada krīzē. Jā, kas notiek, kad šāda drastiski samazināta sistēma ar jaudu 3832 C saskarās ar reālu problēmu. 2020. gada septembrī notika liels strāvas atslēgums. Sūkņi apstājās, notek ūdeņi krājās, un kad elektrība atgriezās, visi sūkņi rāva iekšā ūdeni 12 stundas no vietas ar pilnu jaudu. Lai saprastu traģēdiju, jāzina, kā strādā bioloģiskā iekārta. Tās nav tukšas tvertnes. Tur iekšā ir aktīvās dūņas miljardiem baktēriju, kas ēd piesārņojumu. Un šis pēkšņais milzīgais ūdens vilnis vienkārši izraisīja hidraulisko triecienu. Tātad ūdens burtiski izskaloja viņas ārā? Vienīgā attīrīšanas mehānisma. Tā kļuva par vienkāršu betona cauruli. Un kas vēl trakāk, valsts vides dienests pat netika uzreiz par to informēts.
Un tad mēs skatāmies uz datiem no 2021. līdz 2025. gadam. Tas ir kaut kas šausmīgs. Kopējais fosfors iekārtas izplūdē sasniedz 14 mg litrā, bet Helcom starptautiskā norma ir 0,5. Tas nozīmē, ka viņi legāli gāž jūrā 27 reizes vairāk fosfora. Slāpeklis vispār sasniedz 100 mg litrā. Un dienvidu krasts ir lēnas ūdens apmaiņas zona. Šis milzīgais fosfors nestrādā vienkārši kā netīrums. Tas strādā kā agresīvs mēslojums. Tas izraisa eitrofikāciju, strauju aļģu ziedēšanu. Tās aļģes zied, mirst, pūst un atkal patērē visu skābekli, radot mirušās zonas. Mēs burtiski esam atgriezušies sākuma punktā. Jā, tikai krietni dārgāk. Un ja mēs šo savienojam ar lielo ainu, šeit parādās tās birokrātiskais absurds. Kāpēc iekārta vispār var legāli šādi darboties un netikt slēgta? Jā, tas ir jautājums, ko es gribēju uzdot, kā tas var būt legāli. Atcerēsimies ciparus. Izbūvētā jauda bija 3832 cilvēku ekvivalenti. Tā kā tas ir zem 10 000, likuma acies šī ir mazā notekūdeņa stacija. Un šīm mazajām stacijām stingrie Helcom limiti obligāti netiek piemēroti. Pagad, tas ir vienkārši kaut kāds birokrātijas inception. Tāpēc, ka projekts sākumā tika apgraizīts no 16 000 uz tiem 3 000, proti viņi uzbūvēja sūdīgāku iekārtu, likums pret viņiem kļuva vēl iecietīgāks. Jā, ironiskā kārtā tieši tāpēc, ka projekts tika apgraizīts, tas ieguva šo juridisko caurumu, kas tagad ļauj tam legāli piesārņot piekrasti gadiem ilgi. Bet Baltijas jūrai taču ir pilnīgi vienalga par kaut kādiem papīriem vai ministru kabineta noteikumiem. Ekosistēmai neinteresē, vai šo iekārtu papīros sauc par mazo vai lielo. Ja tu gāzi 27 reizes vairāk mēslojuma, jūra vienkārši mirst. Tieši tā. Un, lūk, galvenā traģēdija 2006. gadā noteiktie kritēriji – lokācija ziemeļos, liela jauda, slēgs izvads jūrā – tie taču bija tehniski pilnīgi pareizi un atbilstoši, eksperti visu saprata pareizi. Bet tie netika izpildīti realitātē. Leģendārā gadsimta celtne izrādījās leģendāri tieši tās birokrātisko kompromisu dēļ. Tātad, ko tas viss nozīmē? Šis taču nav stāsts tikai par vienu pilsētu. Mums visiem ir jāmācās kritiski vērtēt tos skaļos paziņojumus par veiksmīgi apgūtiem Eiropas fondiem un tām svinīgajām lentīšu griešanām, jo aiz papīriem, kas, kā mēs redzam, pacieš visu, slēpjas reālā fiziskā vide, mūsu vide. Pilnībā piekrīt. Un es gribētu atstāt klausītājus ar vienu domu, pārdomām. Ja šāds daudz miljonu eiro vērts, rūpīgi pieteikts objekts var gadiem ilgi darboties, balstoties uz pazudušiem rasējumiem un legāliem likuma caurumiem, tad cik vēl mums ir tādu neredzanu, zem zemes apraktu kompromisu mūsu pašu pilsētu infrastruktūrā, par kuriem mēs pat nenojaušam, kamēr nav par vēlu? Ļoti spēcīgs jautājums. Paldies par šo šodienas analīzi. Tas tiešām lika paskatīties uz lietām pilnīgi citādi. Caurulēm, grāvjiem un papīriem ir sekas. Daugavā, Jūrmalā, mūs mīļā Latvijā, ir daba jāsargā, vai tu nāksi palīgā. Rekāds posts ir padarīts, piesārņots un izpostīts. Nevar vairāk atkāpties, kamēr viss nav satīrīts.